mēs esam šeit sapulcējušies Ikšķilas senioru skolas organizētā lekcijā. Tātad mums ir tie, kas jau ir iepriekš bijuši, tie zinās, ja, tātad mums ir lekcija cikls par novecošanās procesu un par to, ka visiem jautājumiem, kas ar to saistīti. 2 lekcijas tātad jau ir bijušas gan par novecošanās procesu, gan arī par saslimšanām. Šodienas tēma tātad mums ir, kā būt blakus tuviniekam, kas noveco. Un es jums pieteikšu mūsu lektori, tātad kliniskais veselības psihologs Signe Knipše. Viņa pati par sevi vairāk pastāstīs, dod vārdu viņai. Lūdzu. Labvakar. Jā, man ir liels prieks un gods te būt. Un es mēģinu pierast, šī man ir, godīgi sakot, pirmā reize, kad es runāju mikrofonā. Un šis man ir kaut kāds izaicinājums. Es mēģināšu, ne gluži pirmo reizi mikrofonā, bet šādā veidā laikam pirmo reizi. Es nedaudz mēģinu pie tā pierast. Un, ja nu kas, Inga vai Ivo, es ceru, ka mani mazdrusiņi pakoriģēs, ja es runāju pa klusu vai kaut kā aizēju projām no tā ierīces. Jā. Jā, es esmu uzaicināta runāt par to, kā būt līdzās tuviniekiem, kas noveco. Un kāpēc mani tas interesē un kāpēc es atsaucos uz šo uzaicinājumu, ir droši vien gan profesionāli, bet vēl vairāk personīgi iemesli. Pirmām kārtām, man liekas, es varu teikt, ka es esmu pats arī cilvēks, kas noveco. Ja? Mēs visi esam cilvēki, kas noveco, bet zināmā vecumā, man ir 58 gadi, un zināmā vecumā droši vien tas doma par to, ka es novecoju, kā tas ietekmē mani, kā tas ietekmē apkārtējos, parādās arvien biežāk. Ne? Man ir arī paveicies dzīvē, man ir mamma dzīva, kurai ir 84 gadi, un tagad arī nesen pie mums sāk dzīvot vīra tēvs, kuram ir 92 gadi. Un viņi abi divi ir tik milzīgs paraugs tam, kā novecošana, vai kā tāds arī tomēr varētu teikt liels vai vecums. Dzīve var būt piepildīta, manuprāt, tāda ar aktivitātēm, ar dažādu prieku nesoša, gan liekas viņiem pašiem, bet arī ļoti daudz tuviniekiem. Un tad man ir arī jautājums par to, kā tad faktiski būt viņiem līdzās. Es to ikdienā piedzīvoju. Un vienalga, man liekas, tas ir interesanti pastīties, kas tad tur notiek ar mūsu savā ziņā priekšstatiem, emocijām, domām. Jā. Un tas varbūt tas profesionālais, es pirms vairākiem gadiem kopā ar labu kolēģi vadījām tādu Rīgas domas atbalstītu lekciju ciklu par veselīgu dzīvi pēc no 55–65 gadiem. Un tad kaut kādā ziņā man likās, interesanti par šo tēmu domāt no otras puses. Nevis par to, kurš noveco, tādā mērā, bet vairāk ir tas fokus uz to, kā būt līdzās tam, kurš noveco. Jā. Jā, tad mums ir paredzēts, kā arī citās droši vien jūsu senioru skolas reizēs 1,5 stundu, lekcija, nodarbība. Es gribētu to saukt par tikšanos drīzāk. Un es ceru, ka tā tikšanās, es esmu kaut ko sagatavojusi no psiholoģijas, no zinātnes, kaut ko no savas pieredzes un pārdomām, bet es arī gaidīšu, ka tā ir arī nedaudz saruna ar varbūt jautājumiem no jums. Jūs ziniet, neviens jautājums nav nepareizs vai kaut kāds aplams vai nesvarīgs. Man liekas, ka mēs esam šeit par tādu savā ziņā eksistenciālu vai dzīves tēmu un tāpēc, ja jums ir ko teikt, kādi jautājumi, tie,
kas varētu būt interesanti visiem, varbūt vairāk, tad es aicinu tos uzdot un var negaidīt beigas, var kādā, ja liekas, ka pie šī vai tēmas vai slaida, tad būtu attiecīgi, tad jūs esat aicināti izteikt savas domas vai jautājumus. Nu tā, jā, tad tik tālu. Pauzes netaisīsim, ja ir nepieciešamība piecelties, izkustēties, tad tas ir katra paša ziņā. Labi. Tā, aha. Tad pirmais, jā, ko es gribu. Tā, jā. Jā, un es gribu iesākt ar tādu nedaudz provokatīvu, ceru, ka var salasīt, apgalvojumiem, kas ir par stereotipiem par veciem vai vecākiem cilvēkiem. Un jūs varat paši paskatīties, tur ir 10 jautājumi, ja kādam ir vēlme sevi pārbaudīt, tur būs arī pareizās atbildes. Tā kā, ja jūs gribat sevi izaicināt, šeit ir lapiņas, un jūs varat arī paņemt un uzrakstīt, kā jūs domājat uz pirmo jautājumu, jā vai nē, uz otro, jā vai nē. Nu tad, visumā, visi vecāki cilvēki ir līdzīgi. Vai jūs tam piekrītat? Kādā ziņā līdzīgi? Kādā ziņā līdzīgi? Tikai veci? Jā, es jums parādīšu pareizo atbildi. Dažādība ir visizteiktākā vidējos un vēlīnos brieduma gados. Jā, tā kā es jūs iepriekš runāju, man ir grūti vispār teikt veci cilvēki, tāpēc, ka vecums ir tik diezgan nosacīts, vai ne? Par ko mēs runājam, kas ir vecs, plus 65, plus 58 vai vairāk. Tā kā, gatavojot šo lekciju par vecumu, es lasīju arī, un tur bija viena interesanta doma. Ja jūs nezinātu, cik veci jūs esat, ko jūs teiktu? 10 gadi vismaz, vai ne? 15 varbūt. Jā, pētījumi rāda, ka veci cilvēki vai gados vecāki cilvēki ir lielākas atšķirības nekā, piemēram, ja mēs ņemtu 7-gadīgi bērni, kas iet 1. klasē. Tur arī puikas, meitenes gāri īsi, bet viņi ir daudz līdzīgāki savā. Pareizi, jā, tagad kaut kāda man likās atbalsts. Viņi ir daudz līdzīgāki savā dzīvesveidā, interesēs, darbībās, spējās nekā, piemēram, cilvēki 65 gados, vēl vairāk 70, 80. Atšķirības ir milzīgas. Jā. Vairākums vecāku cilvēki ir senili un dementi. Nu, tas ir pavisam veci. Nē, tā nav taisnība. Jā. Tikai 5% cilvēku pēc 65 gadiem skar demence. Jā. Jā, tā kā tāds vecuma vai senils demence ir vecuma plānprātība. Jā. Jā, es noteikti varu apliecināt, atļaušos izmantot savas dzīves piemērus. Mans vīrtēvs, kuram ir 92 gadi, viņš var risināt tās skrable, ziniet, tāda spēle, kas ir līdzīga. Ja? Viņš apspēlēja gandrīz mani. Es biju ļoti šasuštos. Vai, jā. Kopš tā laika, kad aiziet pensijā, veciem cilvēkiem nav nekāda rūpja un sāks dzīves baudīšana. Pa lielam, jā? Jā, ja nav veselības problēma. Jā, šeit šīs mazās aptaujas, ka nē. Tomēr pēc 65 gadiem cilvēki mēdz izdarīt arī pašnāvības. Ja? To skaits ir procentuāli diezgan augsts. Ka tā nav, ka dzīve ir tikai viena roža leja. Jā.
Veciem cilvēkiem nav seksuālu vēlmju un seksa. Nepareizi, jā. Pētījumi nepierāda, ka līdz ar vecumu mazinās spēja baudīt. Jā. Veci cilvēki nav produktīvi, nav radoši, viņi nespēja strādāt tikpat efektīvi kā jauniem. Nē. Tas apgalvojums mēdz tiek saistīts ar to, ka par radošumu sastojas, ka produktivitāte un radošums ir vienādojums ar nodarbinātību un naudas pelnīšanu, bet es domāju, jūs savā dzīvē redzat, es savā dzīvē ļoti to redzu uz savos gan vīrtēvs, gan mamma. Ak, Dievs, cik viņi ir radoši cilvēki. Ja? Tur ir palicis, piedodiet, leduskapī pāri krējumus, un tad tur ir vēl kaut kāds, un man mamma saka, man taču bija jāuztais jauns kaut kāda kūka, tāpēc, ka tur ir jāizmanto tas, kas ir. Ne? Tā kā tas ikdienas radošums, man liekas, šī vecumā ir milzīgs. Jā, tad par... Veci cilvēki lēni mācās un ir mazāk inteliģenti un aizmāršīgi. Lielai daļai grūti pieņemt jauno un kaut ko mainīt. Vai jūs tam piekrītat? Kā? Kā jums liekas? Te nav varbūt. Jā vai nē? Ko? Kā jums liekas? Jā? Kad ir mazāk elastība. Jā. Ja, es šeit atbildē ir, ka jā, viedokli maina lēnāk, bet joprojām var būt atvērta arī jaunajam. Vai ne? Varbūt ne tik ātri, kā 11-gadnieki, ar kuriem es aizmirsu pateikt, es strādāju ikdienā ar pusauģiem, kuriem vienā dienā viņi atnāk un saka, es nezinu, man patīk tas un tas ir pilnīgi, un es pilnīgi ienīstu to otru. Ne, un nākamā dienā cits pilnīgi viedoklis. Droši vien, ka bedos vecākiem cilvēkiem nebūs tik krasas viedokļu maiņas, bet joprojām tā atvērtība jaunajam ir. Jā, labi. Es domāju, ka mēs šito esam, vai jūs gribat līdz galam, kas tur vēl bija. Vairākums vecu cilvēku ir īdzīgi, un ar viņiem ir grūti būt kopā. Nē. Es arī varu apliecināt, tik tālu, cik mēs esam tikuši, es gan nevaru teikt, ka būtu cilvēki, jūs būtu īdzīgi cilvēki, ar kuriem negribētu būt kopā. Jā, tūlīt. Jā, tiem, kas tā atbilde šeit, ir tiem, kas labi satiek ar citiem visu mūžu, vecuma dēļ šī spēja nemazinās. Ne? Es domāju, mēs esam ļoti daudz redzējuši arī gados vecākus cilvēkus, kas ir laipni, iejūtīgi, sirsnīgi. Un tad par tādu vairums pavecu cilvēki ir sociāli izolēti un vientuļi. Vairums, jā? Tā kā domas dalās. Jā, ka varbūt, kad ir vairāk vientuļu. Jā. Jā. 60% cilvēku domā, ka veci cilvēki ir pamesti un ģimenes no viņiem novērsušās, bet šeit saka, ka tikai 12% apmēram no viņiem atzīst, ka jūtas vientuļi. Jo tas, ka vai cilvēks dzīvo viens pats, vai viņš jūtās vientuļš, tas nav viens un tas pats. Ne? Jā, droši vien, ka ir lielāka, mēs runāsim par to vēl mazliet uz priekšu, ir lielāka iespēja, ka cilvēks ir vientuļāks, izolētāks, jo līdz ar vecumu samazinās tādu sociālo kontaktu. Var samazināties, bet var arī nesamazināties. Jā. Labi. Kā jums pašiem liekas? Kādus tev atzīmi šī testā ieliktu?
priekšstatos par novecošanu? Diezgan tuvu tam, ko jūs domājat? Jā. Tā kā mana tēma, par ko runāt, ir kā būt līdzās, un gatavojot šo nodarbību, sarunu, es pati sev atklāju tādu interesantu sajūtu, ka man ir no vienas puses tomēr jādomā par to, ko tā novecošana ietver, ko viņa maina, tā kā domāt par to cilvēku, kurš noveco. Un otrs puses fokusam būtu jābūt uz to, kurš ir līdzās. Un man kaut kā liekas, ka šis labi atspoguļo to, ka tas ir diezgan grūti, kā uzmanība aiziet uz to cilvēku, kas noveco, vai ne? Nezinu, piemēram, domāt par savu mammu, vai domāt par savu vīra tēvu, vai par mans vīrs arī noveco, viņam ir 60 gadi. Un kā domāt par sevi? Par to, kā man tas ir būt līdzās, vai ko tas man prasa, ko tas prasa varbūt manām māsām vai vēl kādiem cilvēkiem, kas ir līdzās. Bet tad tomēr kaut kāda daļa no šīs lekcijas, un es nezinu, vai priekš jums tā ir atkārtošanās, bet es tomēr runāšu arī par to novecošanu mazliet vairāk vēl. Jā, tad tas ir dabisks process. Mēs visi novecojam, sākot no brīža, kad mēs piedzimstam. Tā tas ir. Mēs arī zinām, ar ko tas beigsies. Tā tas ir. Jā. Ziniet, biologiem bija kādreiz tāda himna, man liekas, tie, kas studēja biologus, vai ne, tur, kas laimīgs aiziet garām, un tad apmēram tur bija tā, bet tas, kurš īstenis biologs, tas aiziet kapam garām. Nu tā. Būtu jau labi. Tad mēs visi varētu studēt bioloģiju. Jā, tas ir dabisks process, novecošana. Otrs, par ko jau mēs runājām, ka tas ir nevienmērīgs. Nevienmērīgs tajā, kā tas notiek. Tagad bija nesen publicēts tāda pētījuma par to, kad atklāts 2 vecumi, kuros notiek tas tādu ļoti strauji, 44 gados, man liekas, un 60. Man tas ir priekšā. Viens posms ir pagājis, un otrs ir priekšā. Ar šausmām, es nezinu. Kaut kā gaidu, kas notiks. Bet tas notiek nevienmērīgi. To es tiešām, to rakstu literatūrā, un to es kaut kā redzu, man liekas, arī savā personīgā dzīvē, ka liekas, tas tuvinieks kaut ko, tā kā vai kaut kā varbūt ne tik veikli var kaut ko izdarīt, kaut kā saprast, kaut ko. Un tad tas mainās. Citā dienā vai citā mēnesī atkal skaties, tik žirgti un tik mundri. Tagad tas arī tādas novecošanas ietekmējošies, man liekas, tas ir ļoti nevienmērīgi. Tas nav kā mums kādreiz mēs tādos priekšstatos, vai ne? Tā kā pa kalnu uz leju, vienmērīgi un ja vēl, nezinu, strauji. Nē. Vai ko jūs par to domājat? Vai ne? Jā. Un tad trešais atšķirīgs. Atšķirīgs dažādiem cilvēkiem, atšķirīgs sievietēm, vīriešiem. Jūs noteikti savās, padomājot par saviem paziņām, kaimiņiem, draugiem, viena vecuma cilvēkiem, 2 70-gadīgus cilvēkus padomājiet. Viens ir kurš visu kaut ko var un strādā un ir ieinteresēts un lasi un iet uz biblioteku. Es uzburu tagad mazruciņu varbūt tādu rožainu ainu, ja? Un cits ir ļoti, ļoti atšķirīgs. Jā. Jā. Tad tās pārmaiņas notiek gan fiziski, gan kognitīvi, tas ir prāta ziņā, emocionāli vecums skar, un, protams, arī sociāli. Jā. Paliek mazāk spēka, varbūt elastības nav tik daudz,
kognitīvu prāta ziņā ir grūtāk kaut ko ļoti jaunu iemācīties, bet tas nenozīmē, ka nevar, mācās citādi. Sociāli tas būtu tās pārmaiņas, piemēram, cilvēks strādā un ir vienā darba kolektīvā, kaut kādā darba cilvēku grupā, un tā kā novecojot, aiziet pensijā, paliek tikai varbūt tas ģimenes loks, bet varbūt ir vēl kāds cits, nezinu, korī vai deju kolektīvā, vai turpat kaimiņu kopiena. Ja? Tā kā, bet tā. Kā jums liekas? Kuri ir laimīgāki un apmierinātāki? Tie mani pusauģi vai tie jaunieši, kas tur vienā pusē, vai tie otri? Kreisi. Tie kas pa kreisi, tie, kas makšķerē. Jā, pētījumi rāda, ka tie, kas makšķerē, un ne tikai, ka tā bildīte ir tā, nē, tie jaunieši arī tās diezgan apmierināti, ka jā, ko jūs teicāt? Nē, tas nebija priekš visiem. Jā. Jā. Mhm. Jā, noteikti tā ir viens no kāpēc mazāk izjūt, ja ir apmierinātāk ar dzīvi, jo ir, tomēr vairumam kaut kas ir izdarīts, par kaut ko ir gandarījums, uz ko atskatīties. Pētījumi rāda, ka arī gados vecāka cilvēka vairāk uzmanību pievērš pozitīvām emocijām. Tā kā un ka kopumā vairāk izjūta pozitīvas emocijas. Un arī dīvaini, bet pētījumi rāda, ka arī izjūt mazāk stresu, raizes, dusmas. Tā kā tas ir ātrāk pārējošas tās negatīvās emocijas. Un tādi pētnieki Zimbardo tos mazliet tā kā skaidro par to, ka jaunībā vairāk ir tā orientācija uz nākotni, uz sasniegumiem, kas ir jābūt. Bet tā kā, kad vairāk uz vecumu, tad tā orientācija uz nākotni samazinās un ir vairāk tā kā uz tagadni. Un tas, kas notiek šodien, piemēram, šodien ir tik skaista diena, ja? Lapas tādas oranžas un tā spēja kaut kā to ieraudzīt, tādas mazas lietas, un par to priecāties un izjust gandarījumu, ir vairāk raksturīga gados vecākiem cilvēkiem. Jā. Bet, protams, ka tāda novecošana, un es domājot par tiem cilvēkiem, kas ir līdzās novecojošiem cilvēkiem, tad būtiski ietekmē to, kādā situācijā tas novecojošais cilvēks ir. Ne? Vai viņš ir neatkarīgs? Un pilnīgi neatkarība mums nav nevienam. Mēs visi esam cits ar citu saistīti, bet tomēr relatīva neatkarība, ka var pats par sevi parūpēties, nezinu, ir nauda pietiekami, var pats aiziet, atnest. Ja tā ir pilnīgi cita situācija vai tāda daļēja neatkarība, daļēja patstāvība. Ja? Un vai arī tas ir, ka tas novecojošais radinieks ir pilnīgi atkarīgs, kad, nezinu, nevar pats aiziet uz veikalu vai nevar sevi apkopt. Tā kā tās novecošanas stadijām ejot cauri, protams, mainās tā tuvinieka loma un neatkarīgam tas ir viena,
un atkarīgi cilvēkam, kurš ir pilnīgi atkarīgs, tas ir vai kurš ir krīzē un kurš ir kopjams, tas ir pilnīgi atšķirīgas, kā būt līdzās, vai ne? Domāju, tas ir tāds, tas gan emocijas, gan domas, gan arī tā praktiskā daļa. Jā. Un novecošana var būt veselīga un arī tāda apgrūtināta, saka arī patoloģiski. Veselīga tas būtu, ka tā, ja mēs runājam par to, ka tā ir vai daļēji neatkarība vai daļēji patstāvība, ka lielā mērā tas cilvēks var līdz pat savu gandrīz mūža nogalēji pats spēja ar sevi daudzām vajadzībām tikt galā. Tā būtu tāda veselīga novecošana. Jā. Un tad es laikam gribētu, es šitos pārlikšu pēc tam. Es gribu maz ruciņu parunāt par tādām cilvēka psiholoģiskām, emocionālām vajadzībām. Un tās ir universālas. Varbūt ir dažādi pētnieki, kas dažādā veidā viņas var nosaukt. Saraksti ir dažādi, bet es esmu palikusi pie šī, aizmirsu vēl varbūt pieminējuši. Bet tā tad vajadzība pēc drošības, ne? Ka es esmu droša, piemēram, ka man būs ko ēst, vai ka es zinu, ka ir mājai jumts, ja? Vai ka es tāda drošība ietvera arī droši vien par valstī, par notikumiem, par ārējiem notikumiem. Tā ir viss mums vajadzība pēc drošības. Bet ļoti svarīgi ir arī autonomija. Kā jūs varbūt saprotat, kas ir autonomija? Kas ir vajadzība pēc autonomijas? Kā tas varētu izpausties? It īpaši gados vecākiem cilvēkiem. Jā, ko gribu, to daru. Jā, tas ir ļoti svarīgi. Jau, divgadīgs bērniņš, tad, kad viņš vēl tikko iemācījies ir runāt kaut ko pirmo, viņš saka, es pats, ja, es gribu. Un tas ir ļoti svarīgi. Viņš vēl to nevar īstenot, bet viņš jau grib būt autonoms. Un tas, domāju, šī vajadzība ir gan tam vecākam cilvēkam, gan droši vien cilvēkam, kas ir līdzās. Piemēram, man mamma, mēs dzīvojam netālu no Ķekavas, un viņa brauc ar riteni. Viņa droši vien varētu palūgt man, lai es atvedu tur kaut kādus produktus, jo mēs dzīvojam kopā. Lai es atvedu viņai tur miltus un cukuru, jo viņa grib cept kliņģeri. Bet viņa izvēlās braukt pati, jo tas priekš ar riteni, jo tas ir priekš viņas būtiski justies, ka viņa pati var. Tad tā ir autonomija. Tas iedod, es pati varu noteikt savu dzīvi. Jā, tad ir arī tāda būtiski ir arī kontrole un vara, ja, kad es varu kontrolēt savu dzīvi, noteikti. Tas droši vien mazliet iet kopā arī ar to autonomijas daļu. Es braucot šurp domāju, kāda tad ir atšķirība starp kontroli un autonomiju un kontroli. Un man ienāca prātā, piemēram, tuvinieks, kurš aprūpē jau tādu cilvēku, kurš, piemēram, kopi slimu, vai ne, cilvēku. Un ja tās rūpes aptver visu, laiku
un ka vairs tam aprūpētājam nav kontrols pār savu dzīvi, ir tikai tā aprūpējumā vajadzības, ja, nav iespēja ietekmēt. Domāju, tāds kontrols zudums būtu ļoti, ļoti apgrūtinošs un grūti izturams ilgstoši. Jā. Tā kā tas ir ļoti būtiski. Tad piederības izjūta un saikne, to, ko mēs iepriekš runājām par to, tiem priekšstatiem par to, ka gados vecāki cilvēki ir vientuļi un cieši no tā, ja, tad šī ir tā vajadzība, izjust piederību, saikni, izjust piederību, savai ģimenei, bet arī draugiem. Varbūt vēl kaut kādiem savam novadam. Diezgan dažādā veidā. Jā. Un pētnieki runā par to, ka ir vajadzīgs arī veselīgas robežas. Domāju, pie šī mēs vēl varēsim atgriezties, runājot par to, kā ir līdzās, ja, tad tādas veselīgas robežas, ka man ir līdz tam jāzina, vai es zinu, ka piemēram, es varēšu savu dzīvi noteikt, ja, ka es varu šitik tālu rēķināties ar mammu, bet tālāk man, piemēram, nav, ka tas ir kaut kādas robežas tām rūpēm. Vai tāpatās arī gados vecākais cilvēks, ka viņam ir zināmas robežas. Jā. Un tad es esmu trenējusies vai mācījusies tādu kognitīvu behaviorālo terapiju. Un tur diezgan daudz runā par to, kā tas, kas ar mums notiek, situācijas, kā mēs tajā brīdī jūtamies, kādas mums ir emocijas, un kā tās emocijas ietekmē domas, un kā mūsu domas un emocijas ietekmē to, kā mēs rīkojamies. Ja? Kas tad notiek? Un šeit es gribu pievērsties tiem, kas notiek ar tiem, kas ir līdzās. Un iziet cauri tādam, es paņemšu rokā. Ir labi, dzirdams vienalga. Es varu aiziet prom no šitā galda mazliet. Jā, kas tad notiek ar tiem, kas ir līdzās tādās emociju ziņā, domu un arī uzvedībā? Es jums gribu izstāstīt vienu situāciju, ja, un tas atkal būs no manas pieredzes par manu ar vīrtēvu. Šogad jūs ziniet, es nezinu, vai jums arī, man bija dārzā ļoti daudz ābolu, vēl daži ir palikuši, bet kopumā ābolu raža bija milzīga. Un pēc, kā jau vasaras ābolu, tur sakrituši un pilna zeme, un mēs esam norunājuši, ka mums svētdienā ir jāsalas tie āboli un aizvadīsim izspiest, jo mēs šito lērumu nevaram apēst. Un vīrtēvs arī ir atbraucis, viņš kādu laiku dzīvo pie mums, un tad viņš atkal aizbrauc, viņš dzīvo Kandavā. Un viņš ir atbraucis, viņš zina, vīrs pasaka, mēs tos ābolus, un viņš ir pirmais klāt un ņem to spaini un līkņā, un mums tai vienai ābolei ir tik zemi zari. Ja, viņam ir 92 gadi, viņam ir sāp mugura, bet viņš lasa tos ābolus. Es neesmu vēl paspējis iznākt no mājas, un es redzu, un tā pirmā emocija man, es to parādīšu, tad tā mana emocija bija vainas sajūta. Pirmām kārtām es izjūtu neapmierinātību. Kas, kāpēc, kā tādu aizkaitinājumību? Bet tad, kad es padomāju, par ko tas ir, ka es izjūtu vainu. Es jūtos vainīga, ka gados vecs cilvēks, ja, kuram sāp mugura, viņš lasa ābolus. Tā nevajag būt. Un tās ir manas domas. Tas nav pieņemami, man vajadzēja ātrāk tos ābolus nolasīt,
tad viņam nevajag to darīt, to vajadzēja izdarīt bērniem. Ja, tā kā tas mūsu emocijas, tā mana vainas izjūta bija cieši saistīta ar to, ko es nodomāju. Un to, ko es izdarīju, es teicu, nu vai Ilgvar, vai tad tev tiešām to vajag darīt? Ja? Nu vai tad tev to vajag tos lasīt ābolus? Kā jūs domājat, ko viņš man atbildēja? Jā. Kurš? Nē, es atnācu lasīt, man bija spainis rokā. Par vēlu. Jā, viņš teica, es to gribu darīt. Jā. Droši vien tur uz līdzenas vietas varēja izveidoties arī kaut kāds domstarpības un konflikts. Ne? Bet tā mana izjūta par to, ka es jūtos vainīga, ka vecs cilvēks, kuram sāp, kad viņš locās, tas man bija ļoti nepatīkami. Bet viņa vajadzības, iespējams, ja mēs aizējām atpakaļ pie tām vajadzībām, viņam bija kaut kāda cita vajadzība, viņš apmierināja. Kā jūs domājat, kādu? Jā. Autonomija arī kaut kādā mērā. Ne? Kaut kādā mērā, es domāju, arī tādu, ka viņš jūtas pietiekami drošs, šeit viņš to var darīt. Kā jūs domājat, kāda mana tur vajadzība bija tāda mazliet izaicināta? Jā. Robežas, man likās. Drošība arī, varbūt. Jā. Viņš ir apbrīnojams cilvēks. Jā, viņš ir apbrīnojams cilvēks. Viņš tā kā, bišķi sāpēja, tad, pēc tam viņš aizgāja pie citiem darbiem. Tā viņa nenogurdinamība ir apbrīnojama un vēlme darīt. Un droši vien tas iedod ļoti daudz to autonomiju, piederības izjūtu. Arī lielā mērā, es domāju, tas iedod tādas drošības sajūtu. Es varu. Ne? Jā. Vai šī situācijā jūs varat iztēloties tādas emocijas kā prieks? Piemēram, man. Jā, ja es būtu nodomājusi tajā brīdī, kolosāli, tik daudz jau salasīts, mēs tik ātri pabeigsim šito. Tad jūs izjustu prieku un atvieglojumu. Vai ne? Ko? Un iet prom. Jā, uzvedība būtu tā, kad es varētu iet prom. Jā, tā kā mūsu emocijas, tas, ko mēs jūtam, lielā mērā ir saistīts ar to, ko mēs nodomājam, kādu jēgu tam piešķiram. Un caur šo mēs arī mazliet varam tad mainīt, ja tā padomājot. Jā. Tas, kas es nepajautāju jums, kāds bija jūsu nodoms piedaloties šajā lekcijā, ko jūs gribētu uzzināt? Vai tas ir, ka jūs esat līdzās kādam, kas noveco, vai jūs izjūtat, ka jūs esat tie, kas noveco, kuriem ir līdzās? Gan. Tā kā jums ir interesantas abas pozīcijas. Jā. Jā. Protams, ka redzēt, pamanīt, būt līdzās tuviniekam, mammai, tētim, vīram, omītei, tantei, līdzās cilvēkam, kurš noveco, tas tomēr bieži vien ietver arī diezgan daudz negatīvas izjūtas, emocijas. Ja? Mēs nedaudz parunājām par manu vainas izjūtu. Tā ir droši vien diezgan bieži klātesoša.
saskaroties ar gados vecākiem cilvēkiem, tuviniekiem. Tas bieži vien ir arī neapmierinātība, kā pirmā emocija, vai ne? Kā viņš nevar, kā viņš nesaprot, kaut kas tam līdzīgs. Ko? Ko viņš dara? Jā. Tāds, bieži vien ir arī skumjas. Jā. Un tās skumjas mēdz būt apakšā zem tās neapmierinātības, zem tām dusmām, dažreiz zem tās vainas sajūtas, ka tur ir skumjas. Tas vairs nav tā, kā bija. Un tas, man liekas, ir diezgan grūti. Vieglāk būt neapmierinātam, vieglāk būt dusmīgam, nekā skumjam. Bēdas, vilšanās, droši vien arī, nezinu, varbūt arī kaut kāda nepiepildītības sajūta. Ja, tā kā. Un mums no dabas ir dotas vairāk saucamās negatīvās emocijas, ja no tādām pamata emocijām tās ir bēdas, dusmas, riebums, arī ir emocija pieskaita pie, un tās mums ir tā kā vairāk pretī tās pozitīvās, ir prieks dažādās izpausmēs, ja, dažādā stiprumā. Un tas ir tā kā domājot par izdzīvošanu, ka negatīvās ir vairāk, bet negatīvās mēs arī izjūtam spēcīgāk nekā bieži vien, tā kā nekā pozitīvās. Jā, tā kā. Jā. Skumjas? Jā. Jā, dusmas noteikti ir aktīva pozīcija, un ja mēs domājam par dusmām, kādas ķermeņa izjūtas mums būtu, vai ne, tad dusmās, tur tā kā mēs jūtamies stipri un izdarīt. Jā, man omīte bija tāda, kur tad, kad dusmīgi, tad viņi varēja māju pārkārtot, un šito dīvānu vairs nevajag, un izdarīt visu pa savām. Dusmas bieži vien iedod ļoti daudz enerģiju. Jā. Bet saskaroties ar tādu novecošanu, dusmas bieži vien ietver arī tādu, vai tad viņš nevar grūtības samierināties ar to, kas notiek. Nē. Jums nāk prātā kāda noteikta situācija? Jā. Izvērtēt, vai ne? Jā. Jā, un tas, jūs, man liekas, runājat par to aktivitāti, vai ne? Par darīšanu, kas ir. Jā,
Jūs pilnīgi tā kā no grāmatas runājat par to, kā saglabāt vecumā to aktivitāti, bet mainīt dažādas tā kā stratēģijas, kā to mērķi sasniegt. Jā. Jā. Jā, tas slavenais piemērs par pianistu Rubinšteinu jums teica, jā? Nē? Jā, ka viņš izcils pianists un viņš līdz sirmām vecumām koncertēja, bet viņam tomēr tā pirkstu veiklība tādā lielā vecumā, man liekas, tur bija runa par pāri 70 vai tūpi 80, vairs nav tāda. Bet ko lai dara? Tad viņš izvēlējās netik sarežģītus skaņdarbus spēlēt, un ja bija tur tādas ļoti ātrās pasāžas, viņš tik ātri vairs nevar nospēlēt, bet tad viņš tās lēnās spēlēja maz drusciņ lēnāk, lai tad uz tā fona tās ātrās iztītos ātras. Jā, jā. 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 Domāju, tas nav tik viegls jautājums, vai jā. 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 Jā, tās ir, varētu būt arī mūsu tādu pieņēmumu un domas, viņš pietēlo. Varbūt, ka viņš netēlo. Jā, jā, jā. Jā. Jā, jā. Jā. Fantastiski. Ka viņi neredz. Jā. Protams. Jā. Kā var motivēt? Ziniet, no tādas uzvedības teorijas pamanīt ļoti mazus pozitīvus signālus. Piemēram, izrādīja kaut kādu interesi vai pacēlās sēdus. Ja?
cik forši, ka tu šodien pacēlies sēdus. Es esmu ļoti priecīga. Ļoti mazus, vai piemēram, es domāju, vai ir iespējams vēl, bet tā nav atbilde par motivāciju, bet vispār radīt maz drusciņu apstākļus, ka tas cilvēks var tādu veidu uzvedību parādīt. Nu, nezinu, piemēram, es atceros, man draudzene stāstīja, viņai mamīte bija tāda ar demenci, bet tā vēl agrīnā stadijā. Un tad viņa sagatavoja visu, lai mamma varētu, kamēr viņa būs prom, uzvārīt zupu. Ja, viņa bija nolikusi, tur ir katliņš, tur ir gaļa, tur ir kartupelīši. Tā kā sagatavot to vietu, to būtībā kaut kādā mērā līdzīgi, ko mēs bērniem darām, vai ne? Tad, kad māca, kā palīdzēt, lai to uzvedību var parādīt. Un tad, kad tas ir izdarīts, tad par to ļoti priecāties, slavēt, pateikt nozīmīgiem cilvēkiem. Nezinu. Jā. Jā. Jā, varbūt, ka var veicināt, ja tas cilvēks ir tik ļoti padevies, domāju, vai tur ir iespējams vēl kaut kādas tās viņa vajadzības, kaut ko vēl mēģināt uzrunāt. Un man liekas, tur ir svarīgi, mēs pie tā nonāksim mazliet, ir svarīgi saprast, cik es varu to, kā aprūpētājs, cik es to varu izdarīt, un kur nē, tas ir pāri maniem spēkiem. Es varu, piedodiet, gribēt visu kaut ko, vai ne, vai es varētu gribēt, lai, nezinu, mamma ceļās, vai viņa to vairs nedara. Un tur tas ir kaut kāds tāds pieņemt to, ka tā nebūs. Jā. Jā. Jā, bet ja mēs atgriežamies pie tā, ko es vēl gribēju pastāstīt, tad ar novecošanu vai cilvēkiem, kuriem mēs esam līdzās, kuri noveco, ir saistīts arī diezgan daudz pozitīvas emocijas. Ja tā novecošana ir veselīga vai saglabā tādu aktivitāti un līdz ilgam vecumam, vai ne? Tas ir prieks būt kopā. Gandarījums, piepildījums, apmierinātība, lepnums redzēt tuvinieku. Jūs noteikti katrs, ja es jums vaicātu iztēloties kādu gados vecu cilvēku, par kuru iedomājaties, jums būtu tādas pozitīvas emocijas. Ne? Kurš ir bijis vai joprojām ir iedvesmojošs? Jā. Tā ir. Aktivitāte ir vienlīdzības zīme liekam starp veselīgu novecošanu un droši vien apmierinātākiem tuviniekiem aktivitāti. Jā. Negribu varbūt pa daudz personi, bet varbūt jums ir kādi labi piemēri tam, kā veicināt aktivitāti tā novecojošā tuvinieka. Jā? Ikšķils senioru skola. Jā. Jā.
Jā, nu, piemēram, vai ne, ja nezinu, mamma, tētis, tante lūdz, vai aizvest, tas varbūt nebūs labs piemērs, uz poliklīniku, ne, uz veikalu vai uz tikšanos ar klases biedriem vecajiem, tad droši vien tikšanās klases biedriem būtu liekam priekšroka. Vai ne? Vai, piemēram, ja tuvinieks grib vēl iet vingrot, bet, nu, piemēram, ir grūti līdz turienei tikt, tad tas noteikti atkal būtu kaut kas tāds, ko vēlams ir veicināt. Ne? Un līdzīgi arī to novecošanā nedarīt tā kā pa daudz tā cilvēka vietā. Ne? Tā kā saglabāt tos, lai gan to autonomiju, gan prasmīgumu, varēšanu. Nevis bija viens, ne Latvijā tas pētījums, bet Amerikā, bet es domāju vienalga, tur bija par cilvēkiem pansionātā. Un divas grupas izveidoja ar cilvēkiem. Un vienai grupai teica, jums te viss ir, ne par ko nav jārūpējās, viss puķis ir aplaistīts un filmas mēs izvēlēsimies un ēdienu karta zināma un dzīve labi nodrošināta. Un otrai grupai pašiem bija mazliet tur jāpiedalās pie ēst gatavošanas un puķu apkopšanas un varēja izvēlēties kādas filmas, tādas it kā salīdzinoši mazas lietas, un tomēr kaut ko būtu ietekmēt. Un tie rādītāji par to, ka veselība tai otrai grupai, kuri varēja paši kaut ko ietekmēt savā dzīvē, arī dzīves ilgums bija lielāks tai grupai, kur nebija tik ļoti aprūpēti. Tā kā, ja domā no tās puses, kā būt līdzās cilvēkam, kurš noveco, savā ziņā ir tā kā gandrīz kā bērniem domāt, nedarīt to, viņa vietā to, ko viņš vēl pats var. Ne? Ka tā ir arī, ja mēs atkal par tām vajadzībām, tā ir robeža ievērot. Jā, palīdzēt īstenot, nu, piemēram, nezinu, grib stādīt tomātus vai nedarīt viņa vietā, bet palīdzēt, ka tas var notikt, darīt kopā. Runām par to, ka palīdzēt arī izvirzīt mazus mērķus. Mana personīgā pieredze liecina, es nezinu, tie tuvinieki, kas man ir, viņiem gan mērķu netrūkst. Viņš tā kā no rīta pieceļās, nu, ko šodien darīsim, mēs tur varētu gribēt pagulēt vai ko, nu, aboli jāsalasa, kartupeļu lauciņš jāuzrok. Jā, bet, nu, pamanīt, man liekas, tas ir būtiski, ja tas ir izdarīts, ka pamanīt to, cik forši mums tagad ir labāk, vai ka tas ir salasīts un novākts, un tie tomāti ir tik garšīgi izauguši. Nu, tā kā pamanīt un novērtēt, tas būtiski ietekmē arī motivāciju. Ja, nu, piemēram, ja tas ir, nu, domāju, es arī esmu, piemēram, ja es uztaisu ēst, un man bērni atbrauc, un viņi īstenībā negrib to zupu. Man negribās nākamreiz to zupu vārīt, jo nevienam negribējās. Vai ne? Bet, un tas nemainās, jā. Liederība, noderība ir ļoti, ļoti svarīgi. Kā es varu būt noderīgs? Dot, man liekas. Jā. Kaut kā brīžam. Un, jā, mazlietiņi atgriežoties pie tām emocijām, ka novecošana ir saistīta ar zaudējumiem, ar subjektīviem, objektīviem zaudējumiem, gan domājot par to, ka, piemēram, gados vecākiem cilvēkiem ir draugi, kas aiziet viņa saulē, vai ne? Bet arī tāda subjektīvais zaudējums par savām spējām, spēkiem, ko es varēju. Bet
ja mēs domājam par cilvēkiem, kas ir līdzās, tas arī, mēs jau pieskārāmies mazliet, ka tas ir zaudējums, ne? Redzēt, es atceros, kāds mans tētis vai mamma bija, kad viņi bija tādos spēka gados un to, un saskartiet ar to, ka šobrīd tas ir varbūt citādāk nedaudz. Un tad tas zaudējumu runā par to, ka zaudējumiem vai sēru, visi zaudējumi iet, tāds var runāt par tādu sērošanas stadijām vai emocijām, un tajos ietilpst pirmām kārtām tāds noliegums. Tā nevar būt. Viņš tikai tēlo vai varbūt, kad varēja vēl pacensties, ja? Ko tad tur, nezinu, tur nesaprot vai kas te tagad notiek. Ja, tāds dusmas arī. Tad tas trešais stadija ir tāda tirgošanās, bet varbūt tā nav. Varbūt tomēr, šodien tikai tāda diena, varbūt tā nav, varbūt tomēr. Un tad tas nākamais posms ir tāda nomāktība, pieņemt to, ko mēs runājām jau par skumjām, un pieņemšana tādā ziņā beidzamais, kad akceptēt, jā, ir kaut kas mainījies. Es to izstāstīju tādā it kā tās būtu stadijas, kādreiz to zīmē arī kā tādu bedri, bet būtībā tas ir drīzāk tās mijās, ja, ka tas nav vienmēr pēc nolieguma dusmas vai pēc tirgošanās, tas ir tā kā tas fāzes var cita ar citu mainīties. Labi. Bet tagad es gribu jums jūs teicāt, ka es nezinu, cik daudz var saskatīt, es ceru. Šis attieksies uz rūpēm par citiem. Un es gribētu, ka jūs mēģinātu atbildēt uz šiem jautājumiem, padomāt. Tur ir 9 jautājumi, un iespējamās atbildes ir, es ka noteikti nepiekrītu tai apgalvojumam, drīzāk nepiekrītu, 2, nepiekrītu, drīzāk piekrītu un pilnīgi piekrītu. Jā, tad jāizvēlās viens no tiem. Un tie apgalvojumi ir šādi. Es citu vajadzības lieku augstāk par savām. Tad jums jās 1, 2, 3 vai 4 vai 5. Jā, par sevi. Tas ir par sevi. Par sevi kā par to, kas rūpējās par citiem. Jā, tad otrs, lai es būtu laimīgs, man vajag, lai citi būtu laimīgi. Jā, ja ir vēlme, es varu iedot te tādas lapiņas, var pierakstīt, ja kādu man vajag. Nē? Jā, tad trešais ir, es raizējos, ka citi cilvēki iztiek bez manis, kad manis nav klāta. Jā. Tad nākamais, man ir grūti naktīs aizmigt, kad citi cilvēki ir satraukti. Un nākamais, es nespēju apmierināt savus vajadzīgus, kad tās konfliktē vai ir pretrunā ar citu vajadzībām. Nākamais, pat tad, kad mani spēki ir izsmelti, es vienmēr palīdzu citiem cilvēkiem. Jā. Jūs varat nepiekrist, tad jums jāraksta 1. Es bieži raizējos par citu problēmām. Man šķiet, ka es esmu pārāk nodarbināta ar citu cilvēku problēmām. Un es nevaru pateikt nē, kad kāds man lūdz. Pamēģiniet, kurš seko līdz, saskaitīt, cik jums sanāk tas rezultāts. Un tad es pateikšu atslēgu. Kāds skaitīja priekš sevis? Ir? Jā. Nē, šis bija pa garu. Jā, tad lūdzu saskaitiet to kopējo punktu skaitu un izdaliet ar 9.
Ja tas ir lielāks par 3, tas liektu domāt, ka tās jūsu rūpes par citiem ir pārmēru lielas uz sava rēķina. Ja? Kas jums sanāca? Ka līpa lielu. Jūs varat mēģināt padomāt, kurš no tiem punktiem visvairāk iedeva punktus. Tā kā tie pētījumi rāda, ka sievietēm ir vairāk tendence pārmērīgi rūpēties. Tur tādā pat mazā studentu izlasē bija, ka puišiem ir nedaudz zemāki rezultāti jaunībā, ja, un meitenēm lielāki. Droši vien tas ir arī tādas tradicionālās sieviešu identitāte un loma, ka jārūpējās par citiem, ja, kas tad es esmu. Tur ir diezgan daudz arī ar tādām savām vērtībām. Ja es nerūpēšos par citiem, tad es esmu slikts cilvēks. Vai ja es pateikšu nē, ko tas nozīmē? Aha. Jā. Jā, un tad to, ko es piedodiet, es gribēju. Tad tas, kas būt līdzās, vēl viens cits, ko es jums gribēju piedāvāt, paskatīties, cik lielā mērā jūs izjūtat tādu slogu, aprūpētāju slogu šobrīd. Un te ir 4 jautājumi. Vai jūs jūtaties tā, ka aprūpējumā tuvinieka dēļ jums nepietiek laika pašam sev? Vai jūs izjūtat spriedzi, jo jāsalāgo rūpes par tuvinieku ar citu pienākumu veikšanu? Vai jūs izjūtat spriedzi tuvinieku klātbūtnē, par kuru jārūpējas? Un vai jums ir neziņa par to, ko darīt saistībā ar tuvinieku? Un šeit, ja ir vairāk par... Jā, man liekas, ka es vairāk par 12, tas bija, ka tas sloks ir liels. Jā. 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 Kas ir tas, kas var palīdzēt, ja ir tādas lielas, es domāju, nākās rūpēties, un tās, kā palīdzēt sev, ka tās rūpes ir pārmērīgi lielas, vai ka tas prasa pa daudz. Un viens no tādiem ir, protams, praktiskās lietas, bet viens ir arī tāda iejūtība pret sevi. Ne? Kā pieņemt to situāciju un būt iejūtīgam. Piemēram, vai jūs ļautos ar tādām mazai iejūtība ir arī tāds psihoterapijas virziens par kā veicināt nevis, tas nav ka neko nemainīt, bet tādu būtībā izturēties pret sevi kā pret tādu labu draugu, kā pret, ka es arī esmu iejūtības, sapratnes, rūpju vērts cilvēks. Tas mans aicinājums ir tad pamēģināt atcerēties kādu nesen notikušus, bet jums nepatīkam, varbūt stress izraišos situāciju, kas ir bijis saistīta ar rūpēšanos vai ar rūpēšanos par kādu novecojošu cilvēku. Ja jūs varat pamēģināt atcerēties, tad kaut kādu tādu nevisai patīkamu situāciju, ka tās nācās rūpēties.
Un tad pamēģināt atcerēties, kādas domas jums tajā situācijā nāca prātā. Nezinu, piemēram, mans vīrtēvs nesen aizbrauca. Mēs plānojam doties īsā ceļojumā ar ģimeni, un viņš aizbrauca tur, kur viņš dzīvo viens pats. Un es izjūtu, nedaudz vainas sajūtu arī par to. Un tās domas, kas man nāca prātā, ir, ka tas nav jauki, ka viņam jābrauc prom, ka tur viņš būs viens pats, ka tas dzīvoklis ir nedaudz vēss. Vai varbūt, ka es būtu varējis viņu pierunāt, lai viņš paliek. Un tās bija manas domas, kas nāca prātā. Jūsu situācijās jums ir citas domas. Pamēģiniet iztēloties, ko šajā situācijā jūs sev teiktu, ja jūs būtu pats labākais draugs sev pasaulē. Tajā stresainajā situācijā, tajā nepatīkamajā. Ko jūs sev varētu teikt? Ka tas labais draugs varētu teikt, tu izdarīji visu, ko tu varēji izdarīt. Jā. Un kad tas draugs šito apliecina, vai ne? Tas. Jā, bet tā ir tā doma, es izdarīju visu, ko es varēju izdarīt. Jā, varbūt jums vēl kāds grib padalīties ar kādu. Un tad apdomājot kādu tādu labu situāciju, kur veiksmi izdošanos saistībā ar rūpēm, vai jūs kādu tādu situāciju, kur jūs kādu, nezinu, kaut kas labi iznāca parūpēties par kādu? Nāk kaut kas prātā? Jā, bet iedomājieties, ka jūs esat tagad kaut ko izdarījis tādu, kas ir, bijis labi domāts, labi iznācis. Nav nevienam nekas prātā. Parūpējās un tik labi tas izdevās. Nevar būt. Jūs, man liekas... Jā, varētu tā kā malacis pateikt sev. Jā. Tu to labi noorganizēji. Es redzēju, ka tas otrs ir priecīgs. Jā. Un domāju, tas ir kaut kā tā iejūtība pret sevi, paredz tā kā paskatīties un novērtēt sevi arī tad, kad, tur varbūt, tas tuvinieks nepamana, tādu iejūtību, tādu atzinību pašu sev. Dažreiz arī tā iejūtības tie treneri saka, palīdz arī iztēloties, ka tās grūtības, kurām mēs ejam cauri, ka tādas piedzīvo arī citi cilvēki. Man ir arī tāds, es paņemšu mobīlo telefonu. Un viņam ir tāda funkcija, ka var paspīdināt. Un iedomājieties, ka tās grūtības rūpēs par citu, par tuvinieku, piemēram, ka jums ir, tās galvenās grūtības, piemēram, ka ir jāklausās, negribās runāties, bet ir jāklausās. Un ir jābūt pieklājīgam un uzmanīgam. Un jau gribētos iet pašam savās kaut kādās lietās un darbos, bet joprojām ir jāklausās.
Un ja mēs no tādas iejūtības vai līdzjūtības viedokļu uz to paskatāmies, vai iedomājieties, ka cik daudz, ja mēs redzētu tādu zemeslodi, kurā ir kādi cilvēki, pieauguši cilvēki, kas rūpējās par savām mammām, tētiem, vai varbūt kādiem citiem novecojošiem cilvēkiem, un ka tur ir arī vēl citi cilvēki, kas izjūt tādas grūtības. Iedomājieties, ka zemeslode izgaismotos ar mazām gaismiņām, kuri piedzīvo kaut ko līdzīgu, ko jūs šobrīd savās rūpēs. Vai tas ir palīdzoši mazliet? Nesat vientuļi tajā. Nu? Jā? Jā, vai ne? Jā. Jā. Nu jā, tad tas, kas to dzīves kausu mūs uzpildē, ir pateicības, labos lietas, laipnība. Vēl mazliet, es nezinu, ir 22 minūtes. Faktiski es par tādu būtisku lomu jau tajā būt līdzās ir arī saziņai vai komunikācijai. Vai šī ziņā, domāju, kas ir tās, mēs varam būt tādi pasīvi un atturēties, teikt savas vajadzības, izjūtas, vēlmes. Mēs varam būt arī ļoti tādi nejauki, agresīvi, izteikt savas vajadzības, vēlmes. Un mēs varētu mēģināt pa vidu būt tādās izteikt savas emocijas mierīgi, godīgi, bet ar cieņu. Un tā pozitīvā asertivitāte vai to, kā būt tādam pārliecinošam, tādas pozitīvās emocijas paust, tas bieži ietver to tādu, kā radīt jauku atmosfēru ap sevi, vai ne? Kad, izsaka to, ko mēs runājām, izsaka atzinību, apbalvo, iedrošina, mamma, tev tik forši tas sanāca. Ja, tas būtu, vai, ku jauki, ka mēs varējām te kopā pasēdēt un šodien parunāt, vai sniegt pozitīvu atgriezenisko saiti. Tā zupa tiešām ir ļoti, ļoti garšīga. Ja, un vakar tās frikadeles bija tik kolosālas. Tā kā vai caur to, caur pozitīvu miedarbību, mēs ļoti, ļoti veicinām labas attiecības. Un, ja to, ko jūs uzrunājat, tas ļoti veicina arī to aktivitāti seniora, vai ne? Jo... Jā. 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 Jā, tas ir treniņš. Jā. Un tas rādā ļoti jauku noskaņu. Jā. Tā sajūta ir, es esmu labs, tu esi labs, mums kopā šeit ir labi. Tāds ikdienišķs apliecinājums. Ne? Un tas,
kādreiz tā pozitīva atgriezeniskā saite, kādreiz bērniem sakam, vienreiz pasaka, tur, viņš šodien tur skolā dabūja, tur labi gāja, atnāk vakarā tēti, sakala izstāsta šito, cik forši, vai ne, atbrauc omīti, akal trešo reizi izstāsta, tā kā daudzināt tās labās lietas. Savā ziņā jau tas pats attiecās arī uz miedarbību ar vecākiem cilvēkiem un ar jebkuru, tas tāpat ir attiecības, vai ne? Jā. Jā. Un man liekas, tas ir ļoti iegājies. Es nezinu, vai jūs bet diezgan daudz to praktizē, vai ne? Bija, viesības vai satikāmies un nākamā dienā raksta. Paldies, bija tik jauki satikties, tur sirsniņas, maidiņš, lapiņa. Un to saņemot. Mēs jau it kā zinām, vakar taču satikāmies. Ko tur vēl šodien lapiņas, sirsniņas, maidiņa? Bet sajūta ir ļoti laba. Vēl pabūt ilgāk tajās pozitīvajās emocijās. Jā. Dažreiz mums, protams, arī noder tāda negatīva asertivitāte. Ir īpaši rūpēs, pateikt nē, īstenot tās robežas, tur arī kā izteikt kritiku un par problēmu risināšanu. Jā, es gribēju jums palūgt pavingrināties. Man bija doma, kā varētu pavingrināties, pateikt nē. Jūs būtu mieru? Pavingrināties, pateikt nē. Jūs jau tik ilgi sežat, teikt blakām cits citam vai viens otram? Ko? Piemēram, kad jūs viens būtu kaut ko mēģinātu pārdot. Jūs ziniet, tagad visādi tur piezvana, un vai jūs negribat šito un šito? Jums izdodās pateikt? Nē. Izdodās. Tā, kad, piemēram, ja lūdzu, vai tu man varētu lūdzu palīdzēt, tad nevar atteikt. Nekad. Vai kādreiz vajadzētu? Varbūt tomēr. Mums vēl 2 minūtes ir 1 minūte līdz oficiālā laika beigām. Pamēģināt pa pāriem, kā jūs sēžat blakām, otram palūgt kaut ko. Un tad otra pienākums ir teikt nē. Ja? Pamēģināsiet. Un tam pirmajām jābūt ļoti uzstājīgam. Tad jūs esat viens pāris, jūs otrs. Kā jūs tur būsiet? Šitā? Jā. Tad jūs esat vēl viens pāris, jūs. Jā, lūdzu, jūs. Un tur 3 ir, trijotnē. Jūs varat pamēģināt. Palūgt palīdzību. Man ļoti vajag, lai tu man... Kāpēc ir grūti pateikt? Nē, ja lūdzu palīdzību. Ja ir atkarīgi, ko lūdzu? Jā. Viņš apvainosies. Un kas tā būs? Tad viņš nerunās vai viņiem, ja? Un kas tā būs? Kas tā būs?
Jā, tas, ko varbūt, ka var pamēģināt, paust tādu pa vidam tādu iejūtību. Piemēram, es nezinu, kā mamma lūgtu. Lūdzu, vai tu vari atbraukt? Un es teiktu, nē, es šodien nevarēšu atbraukt. Jā, es varētu atbraukt citu dienu, bet es arī varētu tad mammai mēģināt pateikt, vai ne, ka man, es saprotu, ka tu gribēji mani satikt, un tas būtu bijis tik forši, un man ir žēl, ka es nevaru aizbraukt šodien. Ne? Un tad, varbūt var kādu citu sarunāt, Tas, man liekas, tas, ko bieži vien to apvainošanos noņem, tad, ja mēs paužam tādu iejūtību pret to otra, izteikt to emociju vai varbūt arī to vajadzību, vai ne? Mammas var saprast, ka tu gribēji satikt. Jā, bet diemžēl es šodien nevaru. Es varbūt pa daudz tagad mazliet taisnojos. Tur rakstīts, ka nevajag ļoti daudz taisnoties. Jā. Un dažreiz arī ir, tagad ir 32 minūtes, es varbūt vēl par kritiku izstāstīšu. Kā jums? Jā? Jā, kā ir ar to kritiku? Jā, jo mēs novecojam ļoti dažādi. Kāpēc nevienam jaunam, vai ne, nesaka? Jā. Padomus dalīt, sabiedrība nevar dalīt, tajā variantā. Un ja tu vēl pasaki kaut kas vispār kritisks, tad jau es nezinu, tur bez maz vairs uz mūžu, Tā varētu nebūt. Es pieņemu, ka viņi nevar to lomu, to sajūtu pieņemt, ka tur ir visu laiku tā cīņa iekšā, viņi līdz, vai tam netiek, bet tajā pašā laikā ārējiem neko par to teikt nedrīkst, Vai tu redzi, ka acīm redzēt daru muļķības, Bet ja tu pamēģini teikt, pagaid, jādara savādāk, tad tu saki, to nezinu, kas tev. Ko varētu teikt šī situācijā? Jā? Jā. Tas ir, domāju, ļoti svarīgi. Jūs uzrunājat to vajadzību pēc robežām, vai ne? Jā, paldies, piemēram, bet šī gadījumā es pati izlemšu vai pats izlemšu, ko man tur vajag darīt. Paldies par padomu. Piemēram, pieklājīgā veidā pateikt nē. Droši vien kaut kādā veidā, man liekas, ka vai radīt situāciju, kurā nav iesaistīta viņu lēmumu pieņemšanā vai izteikšanā. Paldies. Jā, varbūt. Jā, tad tas ir jautājums, vai tā kritika ir saglabāta, vai ne, tāds kritiskums. Jā. Es domāju, piemēram, tu varbūt tur var kaut ko teikt par, kā... Es šito pati izlemšu,
nezinu, ja tas ir padomi, kaut kādi tiek doti. Ko varētu uzreiz, man tā kā jāmēģina iztēloties tā situācija, ko tur varētu atbildēt. Jā, bet par kritiku, dažkārt mēs tā kā ātri apvainojamies, nemaz neuzklausot, ko tas otrs gribēja teikt. Ne? Un dažreiz arī ir tādu, ja izsaka tādu nepamatot kritiku, viens veids, kā to uztvert, ir tā kā daļēji piekrist. Ja tā kritika ir pamatota, piemēram, man kāds teiktu, tev nekad nav tīri, tu nekad nenomazgā traukus, vai tu vienmēr aiz sevis atstāji nenomazgātus traukus, un es varētu piekrist. Dažreiz es aiz sevis atstāju nenomazgātus traukus. Jā, tā kā daļēji piekrist uz tādu aizrādījumu. Jā. Labi. Jā. Kritiku. Jā, tas, ko tādā noslēgumā es gribu teikt, man liekas, ka esot līdzās tādā novecošana ietver, ko mēs runājām par diezgan daudz par tādu līdzsvaru, ne par daudz, ne par maz. Un arī līdzsvars ir būtisks tāds rādītājs arī novecojošiem cilvēkiem. Piemēram, runā par to, ka, ja var braukt ar riteni, ka tas ir labs rādītājs tādai kustību elastībai. Un tas arī ir par līdzsvaru saglabāšanu. Un man liekas, ka tāds rūpes par citiem, kas noveco, no tuviniekiem, tas arī ir. Kā saglabāt līdzsvaru starp rūpēm par sevi un starp rūpēm par to otru cilvēku. Un ka tas ļoti, ļoti būtisks ir, ja mēs pārmēru, tā kā koncentrējamies uz tikai to, kas ir jārūpējas, mēs atstājam novārtā sevi. Un tad tas gal galā ved pie izdegšanas un sliktākām attiecībām. Un arī pētījumi rāda, ka ja aprūpētājs ir sliktākā garstāvoklī, neapmierinātāks, izdedzis, tad tā aprūpējumā veselība arī būtiski ietekmē. Ja? Tā kā tas ir tā līdzība par to, ja lidmašīnā, jūs ziniet, vispirms saka, ka skābekļa maska ir jāuzvelk, vecāki uzvelk sev un tad bērnam, lai viņi var parūpēties. Dievs dot mums nekad tādā situācijā nenonāk lidmašīnā, bet tas ir arī attiecās uz rūpēm par sevi, kas rūpējās par novecojošu cilvēku. Tā. Un otrs, man liekas, tas tuvas attiecības. Tuvas attiecības ir tās, kas mums dod lielu prieku, gandarījumu, apmierinājumu un uzlādējumu. Tā. Liels paldies lektorei par lekciju. Un es gribu atgādināt, ka nākamā lekcija būs 29. oktobrī, tā ir otrdiena, tātad 6. Kā noslēguma lekcija būs, kā saglabāt dzīves spēku un izvēlēties labāko sevis versiju jebkurā vecumā. Tā kā tas būs aktuāli jebkuram no mums un aicināt uz otrdienas lekciju. Paldies jums liels. Vai kādam ir vēl kādi jautājumi? Varbūt mums ieraksts ir beidzies, var kādi jautājumi. Jautājumu nav. Paldies.